Sēde bija spraiga, interesanta un patiesi daudz tādi aktuāli jautājumi. No Jaunās vienotības puses arī izcēluši dažus jautājumus, bet par vienu tā mazliet plašāku. Jā, šis bija atbalsts mazam biznesam PVN. Negadījums tiešā un pārnestā nozīmē ar oktas pieņemto lēmumu. Ūdens nodrošināšana sabiedriskās iestādēs, kā arī vārdu un uzvārdu maiņas atbalsts svarīgajos dzīves gadījumos. Sīkāk es gribētu izstāstīt Jaunās vienotības viedokli un arī savu, jo es šodien uzstājos tribīnē par šo jautājumu, un tas bija jautājums par Nacionālās apvienības iesniegto lēmumu projektu par Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kur strādā Latvijas skolās. Un tad es varbūt izstāstīšu, lai nerodas pārpratumi, kāda ir Jaunās vienotības nostāja un kāpēc mēs balsojām atturoties šo lēmumu projektu virzīt tālāk. Tad pilnīgai skaidrībai gribu pateikt, ka Jaunā vienotība uzskata, ka Latvijas izglītības iestādēs ar skolēniem ir jāstrādā tikai lojāliem, patriotiskiem un valsts valodu zinošajiem pedagogiem. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa tāda arī ir. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, šāds rosinājums no Nacionālās apvienības jau nāca, un Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija par šo runāja 12. novembrī. Mēs diskutējām, izrunājām, un lielākā daļa deputāti atbalstīja ideju, ka par šo ka šis jautājums ir jāsakārto. Un vienojāmies, ka mēs kopā ar ministrijām, iespējams, tā ir izglītības ministrija, iespējams, tieslietu ministrija, iespējams, abas kopā, mēs runāsim par šo regulējumu, jo šobrīd skolās ir kā skolotāji, kas strādā, viņi tad ir izturējuši šo valodas filtru, viņiem ir lojalitātes filtrs, un mēs nevaram tā pārdroši salikt visus vienā katlā un pateikt, nē, mums ir jāsaprot šī problemātika, šī situācija un arī šie profili, lai mēs kārtējo reizi, jo valsts viņiem ir teikusi, nokārtojiet šīs prasības, varēsiet strādāt. Tāpēc es gribu uzsvērt, ka mēs neatsakāmies šo jautājumu risināt. Vienkārši politikā laikam kādreiz notiek tādas dīvainas situācijas, ka visi komisijā vienojas, ka par to strādās tālāk, un kāds no partneriem iesniedz nākamo šādu pašu ideiski dokumentu. Tāpēc mēs uzskatījām, Jaunā vienotība, ka dubultā strādāt, un šis darbs nebūtu efektīvs, ja mēs tagad nākamo lēmumu projektu iesniedzam. Un tātad vēlreiz es vēlos uzsvērt, ka komisija strādās pie iepriekšējā iesniegtā dokumenta, jo mēs gribam, lai mūsu valstī viss notiek kvalitatīvi un tiesiski. Tas papildinot to, par ko jau runāja kolēģi no citām frakcijām, un jā, es arī gribētu jums novēlēt šo novembra, decembra saduri gaišu, gan dabā, gan mūsu sajūtās, un ar patīkamām sajūtām ģimenē sagaidīt svētdienas 1. adventu. Paldies!